Māju tagad māca skolās un augstskolās. Kā vēstures notikumi, kuriem mēs varam vai ar roku pieskarties, ir pārvērsti vēstures faktos un vai arhīvos ir pietiekami daudz liecību, lai katra nākamā paudze saprastu šo nozīmīgo datumu. Tāpēc Aleksis Zolmers devās pa 1990. gada 4. māja pēdām skolās un augstskolās. Par 1990. gada 4. māju, kad Latvijas PSR augstākā padome pieņēma Latvijas neatkarības atjaunošanas deklarāciju, vispārējās izglītības skolās māca 3 reizes. Pirmo reizi 6. klasē, kad šo datumu īsi piemin kopā ar citām valsts svētku dienām, otro reizi 9. klasē un jau nedaudz padziļinātāk 12. klasē. Rīgas centra humanitārās vidusskolas vēstures skolotāja Ilze Akmentiņa stāsta, ka personībām mācību procesā pievērsta mazāka nozīme, lai gan skolēniem ir jāiegaumē galvenās atmodas figūras. Piemēram, Dainis Ivāns, Jānis Peters, Anatolijs Gorbunovs un Ivars Godmanis. 9. klasē tur faktiski svarīgākā ir šī notikumu cēloņu sakarību, tā līnija visa tāda, lai būtu izpratne par to. Tā notikuma norise, secība ir svarīgākā, kronoloģija, kas ir noticies pa priekšu, kas noticies pēc tam. Kādi ir notikuma cēloņi, kādas ir sekas. Līdz ar to 4. maijs tiek skatīts kā šīs neatkarības atgūšanas pirmā diena, pirmais solis. 4. māja deklarācijas galvenos autors pamatskolām, kontroldarbos un eksāmenos nevajagot zināt. Valsts izglītības satura centra norādes liecina, ka 9. klasē no visa Latvijas vēstures stundu skaita 3. atmodai jāvelta 9%. Konkrēti 4. maijas vēstures grāmatā īsi aprakstīts uz pāris rindkopām, bet blakus lapā ir fragments no deklarācijas teksta un citi vēstures avoti par šo dienu. 4. māja dienas audiovizuālās liecības atrodas Latvijas valsts kino fotofono dokumentu arhīvā. Šeit arī var redzēt tātad fotogrāfiju pēc neatkarības deklarācijas pieņemšanas Saeimas namā. Var redzēt visu šo pieņemšanas procesu. Šeit arī var redzēt, ka arī sākās šī manifestācija, kas bija Kaujānatnes krastmalā toreiz. Ja par 1918. gada 18. novembrī notikušo Latvijas proklamēšanu saglabājusies tikai viena fotogrāfija, tad par 90. gada 4. māju šādu liecību netrūkst. Taču problēma ir tā, ka vairums liecību nav pieejamas plašākai publikai, jo glabājas privātās rokās pie cilvēkiem, kas fiksējuši tā laika notikumus. Tas fotodokumentu klāsts konkrēti par šo 4. māju mums nemaz nav tik liels, un es domāju, ka ir ļoti daudz fotogrāfiju, un tolaik tie notikumi bija ļoti, ļoti daudz fiksēti, un mēs tikai priecātos, ja pie mums nāk cilvēki un nodot arī arhīvam tātad fotodokumentus. Valsts arhīvā par 4. māju atrodas aptuveni 100 fotogrāfijas un 20 kino un video lentes. Kaut kādam priekšstatam ar to pietiek, taču reālais tā laika liecību apjoms ir krietni lielāks. Cilvēki, pie kā glabājas liecības, neizrāda īpašu interesi tās nodot glabāšanai arhīvam. Valsts par tā laika foto un video liecībām nemaksā, taču arhīvā atgādina, ka nododot materiālus glabāšanā arhīvām, fotogrāfiju un video materiālu īpašnieki uz tiem saglabā visas autortiesības. Tā laika video lentes jau ir digitalizētas, jo pētnieku pieprasījums pēc tām ir liels. Sakot ar studentiem, kam ir nepieciešams izmantot šos dokumentus savu maģistra vai bakalaura darbu izstrādes procesā, un beidzot ar kinostudijām, mūsdienu kinostudijām, kas veido dažādas interesantas dokumentālas filmas par atmodas laiku. Pašu neatkarības atjaunošanas deklarāciju Saeimas kancelei 2009. gadā nodeva Latvijas valsts arhīva glabāšanā. Augstākā padome personāla balsojot pieņēma augstākās padomes deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu par 138 atturās 1. Šeit mēs redzam dokumentu galviņā, šeit ir Latvijas padomes Sociāliskā republika, un tātad nākamais dokuments, kas ir pieņemts tūlīt jau pēc šīs deklarācijas pieņemšanas, šeit mēs redzam ir Latvijas republika jau.
kur ir aicinājums Latvijas tautai. Reizē ar to arī pieņemts ir vēstījums PSRS prezidentam Mihailam Gorbačovam. Aicinājums pasaules valstu valdībām. Interesanti, ka deklarācijai ir 2 oriģināli, jo to vajadzēja pieņemt 2 valodās. Šeit tātad ir deklarācija Krievu valodā, jo visi šie dokumenti tika pieņemti arī abās valodās. Arhīvā glabājas ievērojams skaits augstākās padomes dokumentu un citu liecību. Arhīvs aicina tā laika notikumu dalībniekus nodot arhīvam arī savas privātās piezīmes. 4. māju palīdz izzināt ne tikai dokumenti un fotogrāfijas, bet arī laika biedri. 4. māja deklarācijas kluba valdes locekli bijusī augstākās padomes deputāte Velta Čebota-Renoka uzskata to par savu pienākumu. Kopā ar okupācijas muzeju atsevišķi bijušie augstākās padomes deputāti tikai pagājušajā gadā vien savās atmiņās dalījušies ar aptuveni 2000 skolēnu visā Latvijā. Un tad jau mēs, kā tādas dzīvās leģendas, katrs dalamies, protams, katrs citādi to stāsta. Par rindām, par taloniem, par dzīvi, par to, ka ja mēs bijām 5 darba vietā kādā balī, tad vismaz viens no tiem bija tā sauktais Tukačs. Lūk, par tādām, arī par to, kā vispār es nonācu līdz šai neatkarības idejai pati, un kāpēc man bija tik ļoti liels prieks un vajadzība iestāties Tautas frontē, un par to, kā mēs, kā Tautas fronte, kopā Latvijas Nacionālās neatkarības kustība, Vides klubu un citām organizācijām nonācām līdz uzvarai augstākās padomes, pašvaldību vēlēšanās, PSRS tautu deputātu vēlēšanās un, protams, galveno augstākās padomes vēlēšanās, kur nobalsojām par šo ļoti nozīmīgo deklarāciju. Neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšana laika biedru atmiņās atspoguļota plaši, bet akadēmiskā zinātne tai pievēršusies maz, atzīst vēsturnieks Jānis Ķerus. Tas saistīts gan ar to, ka notikumi ir salīdzinoši neseni, kā arī ar to, ka avotu un dokumentu skaits ir ļoti apjomīgs, bet vēsturnieku tik daudz nav. Vēsturnieks gan uzskata, ka pašlaik nav būtisku neatbildētu jautājumu saistībā ar 4. māja deklarācijas pieņemšanu. Manuprāt, diezin vai varētu uzskatīt, ka tur būtu tādi kardināli jauni dokumenti, kas faktiski ļautu pavērtēt šo 90. gada 4. māja deklarāciju no cita skatu punkta un nākt pie kādiem kardināli atšķirīgiem secinājumiem, kādi ir izteikti līdz šim. Vēstures skolotājs Ilzes Sakmentiņas pieredze liecina, ka skolēniem par atmodas laika notikumiem interese ir liela. Problēma gan esot brīvībā dzīvušo un augušo jauniešu attieksmi pret atzīmējamajiem datumiem kā tādiem. Man liekas, ka vispār mūsdienu jauniešiem ir pilnīgi citādāk attieksmi pret datumiem kā tāda. Ja? Viņiem tie vairs neko nenozīmē. Un varbūt tās lielākais tas izskaidrošanas moments ir mēģināt radīt viņiem priekšstatu, kāpēc toreiz cilvēkiem šī attieksme pret šiem datumiem bija tik ārkārtīgi svarīga un kāpēc šobrīd mēs arī uzskatām, ka arī viņiem ir jāturpina šī attieksme. Tas, man liekas, tas sarežģītākais. Aleksis Zoldners, Raits Valters, Sergejs Zavarotņevs, LNT. Līdz ar neatkarību mēs ieguvām arī